Sveiki, draugi! Turpinām skatīties žurnālu The Economist, un šajā gadījumā mēs skatīsimies klasiskos iknedēļas žurnālus un, protams, savienosim tos kopā ar gada žurnāliem. Šajā gadījumā mums būs jāsavieno 23 žurnāls un tas, kas mums ir priekšā. Nu ko? Skatāmies, kas mums pa brīvdienām notika. Brīvdienās notika likumsakarīgais, par ko es brīdināju, un tas ir tikai sākums, tas ir tikai pirmais solis. Jeb šajā gadījumā ir jautājums how to win a long war, tātad tas, kas notika Sīrijā ar Asada krišanu un tā tālāk, tas ir long war, kā mēs redzam, viens garš karš Sīrijā beidzās un priekšā sākās nākamais. Rekur mēs precīzi redzam, kas mums sagaida priekšā, ir war, sarkans un tā tālāk karš aiziet, bet tur ir viena interesanta nianse. Redziet, ļoti daudz ir 4 stūrīši, un ja mēs atceramies 24. gada vidū, ir 4 stūrīši. Tātad visiem izstāstu 4 stūrīši ir islama simbols. Tātad sākās jauna lapuspus, liela gara lapuspus attiecībā uz konfliktu ar islamu. Šeit nu mums nāks atcerēties to, kas mums sagaida šajā gadā. Šeit, kur ir Meloni. Jā, viņa tur stāv Jūlijā ar tādām rociņām. No. Jā, atvainojiet, sanāk otrādi. No. Un tad nu šeit ir interesantais jautājums, par ko tad ir no. Tātad atgādinu, Sīrijā kopumā ir ap 18 miljoni iedzīvotāju un Lībijā Lebanon ir 5 miljoni. Līdz ar to tā kā kara darbība no Izraēlas puses ir pilnā sparā viss tur notiekās. No Sīrijas mūk ļoti lielos apjomos, un kā mēs zinām, klasiskais maršruts uz Eiropu iet cauri Turciju, Grieķiju, Itāliju un uz priekšu. Un jau pirmie rezultāti ir, ko mēs redzam, Austrija ir pateikusi, ka no, viņa vairs neuzņems Sīrijas bēgļus. Tā kā kāds ir formulējums? Formulējums droši vien ir šitas. Ja mēs paskatāmies augšā, mēs redzam, kā lielā plūsma bēgļi iet caur Itāliju, un vēlāk tā ir Austrija, Vācija, Francija. Pie tā visa mums jāatcerās, ka oktobrī, tas ir, kā teikt, mēnesi apkaļ, jau bija pirmais interesantais gadījums ar islamu un Melonikunds, kur viens imams jau pateica, ka neticīgajiem ir stipri jācīnās ar kristiešiem un tā tālāk. Tā kā cīņas paziņojums ir bijis, izskatās, ka viss notiksies. Nu, kas ir prātā Giorgia Meloni? Nu, tā mēs tikai redzēsim. Protams, jūs teiksiet, Jāni parāda piemēru, kā žurnāls gada vāks ir strādājis ar ciklu 2,5 gadu. Tāpēc jums ir labs 20. gada piemērs. Nu, redziet, maliņā. Un ko jūs redzēsiet? War, Russia. Jā, rekur, tas kopumā tā izskatījās, tas viss vāks. Un šādi tiešām izskatās tas vismazākajiem burtiņiem, tiem, kam interesē, varēs pievilkt klāt, un tur var redzēt War, Russia. Un, ja mēs zinām, kas bija 20. gadā, pieliekam 2,5 gadus, jā, un mums ir notikumi Ukrainā, kas viss sākās tieši ar 2,5 gadu intervālu. Tā kā arī šajā gadījumā viss strādā. Nu ko, visi liekam laikus, rakstam komentārus, sakam paldies, vai savu kritiku, jautājumus un tā tālāk. Dalamies. Un tiem, kam interesē astroloģija, jo viss šis žurnāls The Economist ir astroloģiskais žurnāls, ka iemisē jūsu horoskops un tālāk, kas būs pārmaiņu laikās un tā tālāk, sūtiet pieteikumus saitā yogastrology.com. Nu ko, līdz nākamajai reizei!